Esiet sveicināti trešajā Skandagra pavasara loterijas izlozē. Šodien mēs izlozēsim tātad 2 laimīgus, kas ieguvuši šādas te graudumetru mērītājus, un 4 laimīgus, kurš ieguvuši šādas te meteostacijas. Tādā loterijā kvalificējās visi tie, kas ir iegādājušies no Skandagra 16. februāra vismaz 10 000 pusfērna vērtībā, jebkurus produktus. Tātad atgādina, ka loterija notiks līdz pat māja beigām, un nākamās loterijas ir plānotas 10. maijā un 1. jūnijā. 1. jūnija izlozēsim ar galveno balvu 1500 eiro vērtībā daudzkarti ceļojumu. Tātad balvas ir kārtinošas, un šodien mēs sāksim ar laimīgo, kas tad iegūst te graudumetru mērītāju. Tātad jūs varat šogad tagad ļoti daudz. Izlozēsim pirmo. Tā, kas tad mums ir pirmais laimīgais? Tā, ļoti garš nosaukums. Tātad sveicam Kristianickais dvors no Goliševas pagasta. Sveicam. Un noskatīsim otro laimīgo, kas tad iegūst te graudumetru mērītāju. Tātad otrais. Dampadruvas Bukīsiņā. Tātad šie graudumetru mērītāji ieguvēji noskatīsim meteostacijas. Pirmā meteostacija nokļūs pie Kekāgrosija. Sveicam. Otrā meteostacija. Pie Otaņķu grauda. Trešā meteostacija. Zēs Zariņi no Jaunvēžas pagasta. Un tātad pēdējā meteostacija, kurš un izlozēsim, nāks pie Zēs Bēzi no Bilskas pagasta. Tādam sveicam visus laimīgos, un tātad pērciet no mums produktus un iegādāt 10 000 eiro pluspērnu vērtībā produktus, un arī nākamreiz jūs būsiet šādā te loterijas traukā. Nākamā izlozes 10. maijā. Paldies!